Šis skaļāk, šis tavs komanda. Mana komanda. Runāt kopā, nē. Doma ļoti svarīga, īstenībā. Kopš tik ieviests EasyShops ir daudz vairāk iespējas arī būt par laikane marketeri vienkārši. Varbūt, kamēr nebija vēl visiem mākoļi, un joprojām būt arī nosacīt tādā pasīvā statusā. Okay, par EasyShop Plus. Pirmkārt, tā ir programma, ko nevajag tulkot, ja tā nav kāda viegla iepirkšanās. Tā nav, tas nav nekas ar to saistīts. Uztveriet to kā vienkāršu programmas nosaukumu, kā Microsoft, kā Apple, tā uztveriet EasyShop Plus kā programmas nosaukumu. No kuriem tas viss rodās un kā tas vispār viss ir sācies, ir ļoti vienkārši. Tieši caur no sākuma principā tā domāju, kad mēs iegādājamies starta komplektu, ja? Un tad brīdī, kad jūs reģistrēties par laikane, jums ir jāatzīmē EasyShop Plus, grību ikmēneša pakalpojumu, kas principā ir piekrišana tam, ka katru mēnesi jūs konts tiks nodot 50 eiro, un jums ir iespēja 50 izvēlēties 100 vai 150, ja, un tad parasti ir diezgan grūti šo sākumā izstāstīt, un tāpēc es vienmēr saku cilvēkiem, jūs pievienoties, tas ir automātiskais maksājums, kur jūs varat atslēgt, ja jūs, protams, gribat, bet zinot, ko viņš jums dod, jūs negribat to darīt. Tāpēc ir svarīgi, lai cilvēks, kas tam viņš pievienojas, mēnešu ietvaros atnāk uz Elite Upgrade apmācību, jo te mēs to stāstam. Šis ir mazliet paplašinātāks variants par to pašu. Mēs tam izdomāšu, ka mēs tad vienkārši, ja šis labs sapratu, šo varēs ievietot tajā Elite Upgrade un stāstīt apmācību, mēs šodien. Šis ir tikai mēģinājums viņu izskaidrot mazliet savādāk. Principā, kad jūs pērkat savu kādu komplektu, ietilpst starta komplekts ar fiziskām lietām, kas ir bukleti, marketinga materiāli un pieeja jūsu virtuālajam kontam, un jūs noteikti šo te atlaižu kuponu 50 eiro vērtībā. Kas ir atlaižu kupons, ko tas jums dod, kāda paveida šī atlaižu kupona, ko jūs varat izlasīt savā laikam marketinga līgumā un līguma pielikumā, kur tie ir dabonami, ja jūs esat vienkārši automātiski pieregistrēts, jūs tos varat atrast savās lejuplādēs, kur tās atrast. Šeit jūsu profilā augšējā stūrī ir rakstīts sveiks Ulvi. Atverās zelteni tādi burtiņi, kur viena no viņām sadās lejuplādes, kur ieejot, un būs laimes un laikanes sadara, izvēlēties laikane, un apmēram kādā 8. vai 9. vietā no augšas pēc kārtas būs jūsu laikanes marketera līgums, ko jūs parakstījāt mums tik virtuāli, un pēc tam tā uzreiz būs papildus skaidrojumi par atlaižu kuponiem. Ja jūs to izlasat un nesaprotat, es jums ieteiktu uzzvanīt uz ofisu un parunāt ar Elīnu, kura jums izskaidros padziļinātāk, kas tas ir. Tas ir marketinga materiāls vai iekšējais marketinga materiāls laimes, kas jums dod iespēju iepirkties laimes iekšējā sistēmā, apmainot šos atlaižu kuponus pret dažādiem citiem iepirkšanas veidiem. Viņš ir tā nosaucis, es pat nevaru izdomāt, kāpēc viņš tā nosaucis, bet es visdrīzāk vislabāk atradu no tā, kas agrāk strādāja tajā biržā, kur visam bija jābūt regulētam. Un ja viņš nosauc par akciju vai ko citu, tad viņam vajadzētu iet zem kaut kāds jurisdikcijas apakšā. Es domāju, ka šis bija labākais nosaukums priekš visām valstīm, izdomāja šādu nosaukumu, kurš gandrīz nenozīmē. Tā nav loterijas biļete, tā nav akcija, bet tas ir kaut kāds laimes izdomājums. Es tā domāju, visdrīzāk, kuram nav nekāda nosacīta, nepasaka nekāda regulējuma, nekādās finanšu institūcijās, kas un nav savas brīnumos, kas varētu ierobežot kādā valstī laimes kādu darbību. Kāpēc šis atlaižu kupons priekš mums, priekš laikam marketeriem ir tik būtisks svarīgs? Tāpēc, kad ar šo dēļ mēs varam operēt un principā nopelnīt nākotnē arī ne tikai no savas aktīvās darbības un kādā veidā viņš darbojās. Pirmkārt, es vienmēr saku, ka mēs veidojam iepirkšanās apvienību, un tā ir nopērkot šos kupons, tā ir mūsu pašu apņemšanās iepirkties pie partneru kompānijām. Ja jūs esat marketers un jūs iepērkaties pie partneru kompānijām, ja jums ir šis vouchers 50 eiro vērtībā, vai vairāk tādi voucheri 50 eiro vērtībā, vai citās vērtībā, jums ir iespējams atgūt viņu atpakaļ naudā, iepērkoties pie mūsu partneru kompānijām. Principā, kā jūs zināt, jūs iepērkoties, jūs ģenerējat priekš sevīm cashback, un jūs ģenerējat priekš sevīm shopping punktus. Savus personīgos shopping punktus jums ir iespējams rīkešot apmaiņā pret šiem te voucheriem. Ko tas nozīmē? Jums ir jāiet savos iestatījumos, atklāt savu profilu, aiziet uz iestatījumiem. Tur ir daudz tādas sadaļas, bet jums ir jāatgriež savu sadaļu atlaižu kuponu. Ja jums šeit ir ķeksīts,
ieķeksēts, ja? Ko tas nozīmē? Katreiz, kad jūs iepirksieties, priekš laikam partneriem shopping punkts skaitās divreiz. Vienreiz viņi skaitās priekš jums priekš speciālajiem piedāvājumiem, un tie paši punkti, kā laikam partneriem, skaitās arī priekš apmaiņai pret atlaidiem. Ja? Tātad izmantot šo rīkašošanu. Ja? Un man liekas, ka kolēģei Zanē, ja bija tā iespēja, ka viņai tiešām atzīmēts, un viņai ir kaut kādā sapī, viņiem krīt atpakaļ naudu, viņa atpakaļ, tāpēc, ka jā. Un tas nāk arī no tādiem personīgiem. Tas tieši tālāk, skatīšu, man pārējo vērtēt, ja? Ja jūs esat aktīvs laikam marketers, es ieteiktu ieiet savā profilā, izņemt šo te ārā, un es izstāstīšu tam, kāpēc. Principā sākotnēji, ja jūs pieredzēties automātiski, viņš visiem tur stāv ieķeksēts. Ja? Ja viņš vienmēr tur visiem stāv, es ieteiktu viņu varbūt izņemt turienes ārā un saglabāt. Galvenais ir saglabāt tos iestatīšus, ja, lai viņi nomāktos. Doma ļoti vienkārši, no kurienes tas izkodas, tad no jūsu privātā patērība. Jūs ir jūsu cashback partneri, jūs iepēršaties pie partneriem un saņemat līdz 5% cashback atpakaļ, un jūs saņemat shopping punktus. Un par tiem shopping punktiem mēs arī tādā veidā runājam. Ja? Tas ir tas, ko es tikko stāstīju. Iedošu jums piemēru, jums ir 50 eiro vouchers, jūs iepērkaties pie partneri, kurš jums dod 5% cashback un 5 shopping punktus par 100 iztērētiem eiro. Pieņemsim, ja jūs iztērējat pie šī partnera 100 eiro, tas jums iedod atpakaļ bankā 5 eiro cashback, un jūs saņemat 5 shopping punktus. Ja jums ir ieķeksēta tā funkcija, ko es iepriekš rādīju, ja, no jūsu discount vouchera, viens shopping punkts ir 1 eiro vērts, un tādā ziņā jūs atgūstat 5 eiro atpakaļ savā bankas kontā. Tad 5 un 5, 10 eiro. Ja jums ir ieķeksēta šī funkcija, tādā veidā jūs šo naudu atgriežat atpakaļ, tā bija kā joprojām jūsu nauda, un šie punkti jums reāli atdeva atpakaļ īstu naudu. Bet atcerieties, ka punkti jums joprojām kā laimes dalībniekiem saglabājas pēc speciālajiem piedāvājumiem. Ja? Līdz to tas nozīmē, ka laikam ir dubult iegūmus, tāpat trīskāršīgs iegūmus. Okay? Tātad šeit palika 45 eiro. Ja? Turpināt iepirkties, un viņš samazinās to vērtību uz laiku, līdz ir jūs naudu atmaksāt, ja jūs to gribat. Otrs veids, protams, kādā veidā jūs varat šo naudu atgūt, ir mēs veidojam apvienību. Pircēju apvienību. Tas nozīmē, mēs dāvam lojalitātes kartes saviem draugiem, paziņām, biznesa partneriem, radiem un tā tālāk. Ja? Visi cilvēki, kas ir jūsu apvienībā, laimes karšu lietotāji, nevis marketers, laimes karšu lietotāji, arī palīdz tieši tādā pašā veidā no saviem pirkumiem, viņi summējās priekš jums šie punkti. Ja jums ir iefiksēts tas teksis, ja, Easy Shops ir aktīvs, iefiksēts šis teksis, viņi veido kaut kādu iepirkumu apmēru mēnešu ietvaros, piemēram, 50 shopping. Tādā veidā mēnešu ietvaros jūs pilnībā atmaksājat atpakaļ savu šo te iztērēto naudu, un šī te nauda atgriežas jūsu bankā. Ja? Bija skaidrs, vēlreiz, vai? Okay. Neatkarīgi no tā, cik šādi discount voucheri jums ir, iekš jūs ietērēs 399, 2400, tā, jūs vēl pirms mākoņus, 1500, tā ir joprojām visa jūsu nauda, viņa nekur nepazūd, jūs viņus varat uz laiku, teiksim tā, ieguldījis, un tādā veidā jūs viņu varat atgūt atpakaļ. Šis ļoti labi strādā priekš uzņēmumiem, kāpēc? Tāpēc, ka privātpersonas mēs varam izdalīt 50 kartiņas, ļoti cenšamies 100 kartiņas un mācīt cilvēks iepirkties tā. Uzņēmumi bieži vien var šīs kartiņas izdalīt 1000. Ja uzņēmums ir laikam marketers, arī tā zina, ka arī uzņēmums to par tādu kļūt. Viņš to fēto naudu atgūt ļoti ātri atpakaļ, ja viņiem ir liels patērētāju klubs. Tas, protams, ir arī atkarīgs, cik aktīvs vai cik proporcionāli liels ir mūsu tirgus, kur var īsti šīs kartas pielietot. Un ņemot vērā, ka varbūt viņas var pielietot šobrīd limitētā vai ierobežotā uzņēmuma skaitā, līdz to, protams, tas tik ātri būs nenotiek. Tāpēc es teicu, ka, piemēram, kāpēc Polijas tirgus ir tik unikāls, iemesls ir tāds, ka Polijā, protams, šodien ieejot pērkot pārtiku, strādā cashback karte. Un turpat students, kurš ir izdalījis, piemēram, 50 kartes saviem brāļiem studentiem, ja, kur kartes iet nopērk limonādi, kečupu un makaronus, ja, mēnešu laikā var mierīgi rīkēšties ar Easy Shop. Tikai tāpēc tas ir, protams, fantastiski par viņiem. Un kad viņi poļi to zapatīs, viņi tirgus uzsprāg, viņi to nesaprot, ka tas ir tik forši, ka viņiem nav tāds izaicinājums, viņiem viss ir gatavs, viss strādā. Šajā gadījumā, protams, tādā veidā var rīkēšties ar kuru apjomu. Ja jūs esat jau, teiksim, jūs esat laika marketers, jūs ieieties sadaļā savā profilā atlaižu kuponu, jūs redzat, cik daudz visi jūs atlaižu kuponu stāv visu summu, ja? Un tā doma ir tā, protams, ka jūs varat rīkēšot
Tas, protams, ja jūs iepērkaties pa lielām summām katru mēnesi, tad tas, protams, ir forši. Ja jūs tērējat 300-400 eiro, tad, jums jāpadomā, vai jūs gribat šo keksi tur atstāt, vai tomēr jūs gribat kaut ko citu no tā. Okay? Jo, protams, mūsu iespējas laikmetu marketingiem ir pavisam citas un ir pavisam citas nolūkos. Ko tad jūs iegūstat nopērkot šo discount voucher par 50 eiro vērtībā? Otrs vai es varētu teikt, pat viens no svarīgākajiem izmaksu veidiem laikmetu marketingiem ir balans programma. Ja, to jūs varat arī atkarīt savā profilā mana balans programmu. Nopērkot šādu discount voucher par 50 eiro vērtībā, jūs iegūstat vienu šādu zilo unit vienību. Par šīm vienībām es vairāk strādāt šajā tēmātikā, cik vēl tas ir saistīts ar Elite Upgrade, kurš vienmēr stāsta tālāk. Bet atcerieties to, ka pat ja jūs rīkēšojat to voucheri, jūsu vienību sistēmā paliek. Vai gan vai, tā dubult iegūtas, ja? Pat ja jums atmaksājas tā nauda atpakaļ, šī vienība tur paliek. Vienīgā starpība ir tā, ka neveidos jaunas. Ja? Bet šodien nav par unit vienību veidošanu, šodien ir par pašu izdīšopu, kā tādā veidā viņš strādā funkcionē. Okay? Bet tā viss, ja? Tādā veidā viņš ievietos uz balans programmā, un viņš tur paliek. Pat ja jūs ietiksiet to tekstu, un viņš palēnām jums atmaksā to naudu atpakaļ, šī unit vienība tur paliek. Katru mēnesi, ja jūs esat uzlicis, ka izdīšops nopērk automātiski jums vienu šādu discount voucher, katru mēnesi jūs iegūstat vienu šādu zilo vienību savā programmā. Kāpēc tāda vienība vajadzīga un kāds ir šīs vienības mērķis? Ļoti vienkārši. Īsākā vai tālākā laikā atnest jums vairāk naudas. Katra šāda viena vienība īsākā vai tālākā laikā vispirms atnesīs jums 510 eiro. Kādā veidā tas izskatās? Ļoti vienkārši. Šī te jūsu balans programma, kur šī vienība ir iekritusi, ja? Jūs iepērkaties, ģenerējat shopping punktus un tādā veidā, protams, palīdzat veidot dažādas šīs krāsas vienības. Kāpēc šeit ir oranžā vienība? Tā ir doma tā, ka jūs esat galīgas kartas un citi cilvēki iepērkās un arī viņi ģenerē šīs papildus vienības. Ja? Katru mēnesi jūs nopērkat šādu discount voucheri, vai citi cilvēki jūsu apvienībā nopērk šo discount voucheri, vai citi marketeri un vēl kaut arī viņi ģenerē šīs vienības. Ko šīs vienības jums dara, vai ko viņas palīdz jums darīt? Jums piepilda jūsu balans programmu un tādā veidā, protams, pildot šai balans programmai, jūs saņemat savas izmaksas. Kamēr tā programma ir tukša, jūs jau vienīgi stāv, nekas nenotiek. Kamēr viņi sāk pildīties, ja? Tā saucās binārā sistēma. Okay? Binārā sistēmā ir 70 šādas vienības mūsējā balans programmā, kad pa labi un pa kreisi jūsējai zilajai vienībai ir 35 citas, jebkuras krāsas vienības vai zilas vai oranžs vai pelēks vai melns. Ja? Ko tas nozīmē, ka jūs saņemat savu naudu par labi paveikto darbu. Un viena tā vienība pirmajā kategorijā jums atnes 510 eiro apmēr. Protams, jautājums ir, vai jums pietiek ar vienu tā vienību katru mēnesi, vai jūs gribētu vismaz 2 vai 3 tieši tās pašas, jo, protams, tādas iespējas arī jums pastāv ar EasyShop. Kā es jums teicu, EasyShop ir maksimums. Katru mēnesi mēs varam iegādāties caur EasyShop 3 tādas vienības, līdz ar to, darot atkal, izdarot vienreiz darbību, aktivizējot EasyShop veidu 3, ja? Jums ir 3 veidu, visu vēl iespēja nopelnīt uz to pašu darbību. Kas attiecas par balans programmu kā tādu, ļoti vienkārši, ja? Ja jums ir vairāk zilo vienību jūsu balans programmā, jo vairāk, protams, jums ir iespēja nopelnīt. Šis slaids vairāk vai mazāk no mūsu Elite Upgrade pasākumu, bet jūs tie, kas jau ir bijuši, jūs zināt, ka jūsu personīgajā balans programmā šajā te ir 5 tādas kategorijas. Pirmā, otrā, pirmā, piekā. Un katrai šai kategorijai seko kaut kādas darbības rezultāts, ja? Respektīvi tā doma ir, ka pirmā kategorija ir pilna, jūs par savējo saņemat 510 eiro, ja? Un, protams, aiz viņas sako 7 vienības, kā tikko iepriekš arī savējo 510 eiro, atverās 2., 3., 4. un 5. Un tieši tāpat kā iepriekšējās, ja, kad tā ir pilna, viņi iekrīt nākamajā, ja, aiz viņas sako 60 vienības, dažādas krāsas vienības, viņi izskatīt jūs zilējo atkal ārā, jūs par savējo saņemat 330 eiro, viņi turpina savu dzīvi dzīvot tālāk nākamajā balans kategorijā, kuras sako 50 vienības dažādu krāsu, ja, tieši tāpat kā iepriekšējā
Un jūs pa savējos saņemat 1100 eiro par katru savu zilo. Tā ir seko nākamajā kategorijā atkal 50 vienības. Jūs attiecīgi sekojat, lai izmēr piepildās, jūs pa savējos saņemat 3300. Un tad ir pēdējā 5. kategorija, kurā jūsējai seko 50 vienības, tādā pašā veidā savējos vēl saņemat 11 eiro. Šis viss posms nenotiek dienas laikā. Jā, un es esmu saticis cilvēks, kuriem saka, hei, šodien ieslēdz par rīt 4, tev būs daudz zilo vienību, rītā reāls pīks kritīs. Ja? Reāls pīks kritīs tikai, ka jūs superaktīvi strādājat. Ja? Kā, mums ir daži eksemplāri, kas ir 2 dienās sasnieguši level 3, pievienot daudz apakšos un tā tālāk. Protams, ka viņi saņem arī liels izmaksas no valsts programmas, tāpēc viņi ātri piepildījās. Jo viņiem seko citi mārketeri, ja? Citas uzņēmumi, citi cilvēki, kas pirkt mākoņus, un, protams, tas viss ātri pildījās un notika. Kurā garīgumā nemājiet sevi, vienas šādas vienības dzīves ciklus ir 5 līdz 7 gadi cauri visām šīm programmām, tie nosacījumi, kas strādāja vidēji 2-3 stundas dienām pie šī laimes aktīvā projekta nosacījumi, 5 darbdienas nedēļā. Tas ir tāds reāls stiprs, reāls aprīdnis, ko ir iedevuši cilvēki, kas tam ir izgājuši cauri, izdzīvojuši to tā. Labā ziņa tā, ka viens šāds discount vouchers, kurš katru mēnesi jums it kā no konta novēl 50 eiro, galu beigās patiesībā 16,240. Man patīk, kā Jānis uzdod šo jautājumu, viņš saka, kas jums ir šobrīd lielāks zaudējums vai ieguvums? 50 eiro katru mēnesi no jūsu konta vai 16,240 galu iznākumā par tiem 50, ko ikām jums novēl? Šeit, protams, tas ir jautājums, ja nav ko ēst, 50 eiro šeit ir daudz, ja, bet ja viss ir kārtībā, jūs saprotat, kā tas strādā, jūs redzat, jūs sevišķi labi sāk parādīt, ka jūs pirmo reizi sāk saņemt to naudu. Ja, tad tā ir, protams, ir pavisam tāda pozitīva iemaņa. Kas ir jāsaprot no tā, ko es izstāstīju šobrīd vitāli? Pirmkārt, es jāsaprot, ka atlaižu kupons universāls maksājuma vai tikšanas līdzekļu laimes iekšējā sistēmā. Otrkārt, svarīgākā ziņa, kas bija jāsaprot no tā, ko mēs šodien izrunājam, ka visa nauda, ko jūs iegūdat laimes programmā vai laikamet programmā sākot vienības vai atlaižu kupons, joprojām ir jūsu nauda, jūs viņu nekur nezaudēt, jūs viņu atgūsiet atpakaļ, ja jūs darbosieties. Ja? Un trešais jautājums ir, cik vienības jūs gribat šīs zilās vienības? Es domāju, visam, tā kā mācekļiem kaut kā? Visa. Jā. Nē, tur nezīmē. Viss kārtībā, liek pazīmē Jānis. Ja? Es redzu mikrofonu, tās saprot bērnu.